Sveika, Loeta! Šodien apskatīsim situāciju, ka no piegādātāja saņemam tādu rēķinu, kurām kopsumma nav īsti matemātiski pareizi aprēķināta kā pamatsumma plus PVNs. Par piemēru ņemot 100 eiro piegādātāja rēķinu, kurš ir kopā jau ar PVN. Tad jaunā piegādātāja rēķinā, modulī piegādātāja pie piegādātāja rēķiniem, ar plusiņu iedosim jaunu ierakstu. Norādīsim rēķina datumu, sāksim rakstīt piegādātāju un pieņemsim, ka furnitūras sijā mums šodien ir atvedusi preci, jeb izējmateriāls par apaļiem 100 eiro, no kuriem Moneo uzskata, ka PVNs ir 17,36, bet kaut kādu matemātisku aprēķinu, jeb citas metodas dēļ, furnitūras sijā saka, ka 17,35 ir PVNs, ko var atskaitīt kā priekšnodokli. Tad attiecīgi augšējo jeb galvenā esošo PVN lauku izmainām un piegādātāju rēķina numuru laukā ievadām piegādātāju rēķina numuru. Tas mums šajā gadījumā būs piegādātāja rēķins ir ienākušs rēķins, tāpēc rēķina veidu nemainām un dodamies uz piegādātāja rēķina rindiņām, kurās tad attiecīgi ievadīsim izēvielu materiālu iepirkšanas kontu un konta nosaukumu pārrakstīsim skrūvēm, naglām un līmēm. Kur attiecīgi tad caur summas lauku izejot ar Enter, sistēma saka, ka summai bez PVN vajadzētu būt 82,65 eiro, kas ir kopējā summa mīnus PVN summa. Taču apakšējais kāienes lauks par kopsummu brīdina, kad 82,65 eiro pieskaitot klāt PVN 21%, kas ir 17,36 eiro, kopsumma sanāk 100,01 eiro. Šajā gadījumā nebīsties. Šis ir tikai brīdinājums, ka, ja gadījumā tu esi ievadījusi kaut ko mazliet nepareizi, bet tā kā matemātiski aprēķinātā PVN kopsumma un summa bez PVN ir pareizas, liekot ķeksi grāmatot un spiežot saglabāt, nekādu kļūdas paziņojumu no Moneo tu nesaņemsi. Attiecīgi, tagad, lai saprastu, kāds izskatīsies grāmatojums, ar 3 punkti atvērsim grāmatojumu un redzam, ka no parasta rēķina ievadīšanas grāmatojuma šīs grāmatojums ar kaut ko atšķirās. Attiecīgi uz kreditoru kontu aiziet aprēķinātā kopējā rindu kopsumma ar PVN. Tad kredītā 100,01 eiro. Izmaksu konta rindiņās debetā aiziet tad mūsu rindās norādītās izmaksas, mūsu aprēķinātais PVNs un 4. 5. rindiņā Moneo koriģē attiecīgi PVN un kreditoru kontu atbilstoši tam, kā veidojās starpības starp augšējiem laukiem un ieraksta apakšējiem laukiem.